Un sāksim. Labvakar visiem, kas ir tiešraidē pieslēgušies, un arī tie, kas skatīsies ierakstā. Es esmu Elīna, Bulduru tehnikuma mūžglītības centra direktore, un aicinu jūs uz tādu ievadu lekciju, webināru, kurā jūs uzzināsiet par to, kas notiek pie mums šeit. Nedaudz pastāstīšu, kur jūs esat nokļuvuši. Tātad jūs esat atnākusi uz Bulduru tehnikuma mūžglītības centra lekciju un bišķiņu pastāstīšu par to, kas mēs esam. Tātad Bulduru tehnikums kā tāds ir jau gandrīz, nu jā, šogad mēs nosvinējam 115 gadus. Un mūsu mācību iestādē jā, ir ļoti plaša profila speciālistu sagatavo, bet tad precīzāk būtu ainavu, dārzniecības, būvniecības, floristikas, turismu, viesmīlības un ēdināšanas nozares profesionāļus. Un mūžglītības centrs pieaugušiem sāka darbību 18. gadā, un nu, tas ir tāds, teiksim, nākamais solis, lai nodotu tās zināšanas ne tikai mūsu audzēkņiem, kas ir jaunieši, bet lai arī mūsu pieredzi un mūsu pasniedzēju, teiksim, tā pieredzi un zināšanas, kas ir uzkrātas dažiem pat 20, 30 gadus, teiksim, varētu nodot tālāk jau arī daudz plašākai auditorijai. Un, jā, mūsu centrā gadā apmēram mācās līdz 1000 kā kuru sezonu pieaugušo, un parasti mūsu absolventi mūsu darbu novērtē ar visaugstāko atzinumu. Un mūsu centrā tieši pieaugušo izglītībā tiek piedāvātas gan profesionālās pilnveids, gan neformālās izglītības programmas, dārzkopības, augurkopības, floristikas, kokopības un tradicionālo koku ēku tēmās, un kā arī lauksaimniecībā. Tātad mums ir arī meistarklases un hobiju nodarbības. Tās ir tāda neformālā izglītībā, kuru katrs varētu brīvā savu laikā dažādas prasmes pilnveidot. Un mūsu centrā piedāvājums ir arī, teiksim, no dažādām tēmām. Ne tikai augļukopībā, dārzkopībā, dārza dizainā un lauksaimniecībā. Tad ir dažādās tēmās. Mēs mēģinām noklāt to spektru, kas ir uz doto brīdi aktuāls gan uzņēmumiem, gan privātiem klientiem. Tā kā jūs redzat, jā, mums tās tēmas ir dažādas, jā, no uzņēmēja darbības un pašizaugsmes kursiem, dārzniecība, dārza dizains un dažādas citādas, ko jūs, protams, to kopējo mūsu piedāvājumu varat apskatīties mūsu mājaslapā, šeit noskanējot QR kodu. Bet tad es varu nedaudz arī pastāstīt par to, kas mums notiks tuvākā laikā, lai jūs saprotat apmēram, kas ir tas, ko pie mums var apgūt. Un tad septembrī jūs jau zinat, tā emocija vadība, tas ir tā tēma, par ko mēs šodien jūs iepazīsieties un ko jums iepazīstinās Ieva, mūsu pasniedzēja. Un tāpat ir 20. septembrī floristikas nodarbība, rudens pušķu kompozīcijas, tad ir dārza dizainā arī SketchUp 3D var apgūt. Oktobrī arī jau dažādas citādas nodarbības, un to visu jūs varat apskatīties mūsu mājaslapā un papētīt sev brīvā laikā. Un šobrīd es jums tad iepazīstināšu ar mūsu šī vakara pasniedzēju Ievu un aicināšu viņu ieslēgt mikrofonu un
Nu, tālāk jau nodošu. Sveika, Ieva! Sveiki visiem, labvakar! Jā, Ieva pastāstīja pati par sevi, par to savu ceļu un par to, ko viņa jums piedāvās. Es uz brītiņu tad atslēdzos, un kamēr Ieva pārslēdz savu prezentāciju, es jums pastāstīšu to šī vakara webināra gaitu. Jums apakšā tur redzat, tur ir jautājumu atbilžu lodzīši. Ko neitas, jā, jūs varat ierakstīt savus jautājumus, ja jums rodās webināra laikā. Un, tāpat šobrīd mēs veicam, kā jau iepriekš minēju, ierakstu. Jūs viņu saņemsiet rītā e-pastā, varēsiet vēl noklausīties. Un, ja gadījumā ir vēl jautājumi, varbūt atsūtīt arī e-pastā pasniedzēju varētu rītdienas laikā atbildēt. Bet nu, tālāk jau tad gan jāpiesādzās jau būs citām nodarbībām. Tā kā šobrīd jā, Ieva ir gatava, tad es nododu mikrofonu Ievai un es atslēdzos. Un paldies par uzmanību, paldies, ka jūs esat klātesoši šobrīd un jums šī tēma interesē un ir aktuāla. Novēlu, lai jūs pēc iespējas vairāk iegūtu šajā vakarā un noderīgas lietas, ko varat izmantot jau, nu, rīt, teiksim, tā jau darba un ģimenes dzīvē. Veiksmīgi visiem! Paldies, Alīna. Varbūt arī var apstiprināt, ka ir labi redzama prezentācija. Jā, ir Jā, labi viss redzams kārtībā. un ir labi dzirdams. Jā. Lieliski. Un, jā, paldies, Elīna, arī par lielisko ievadu, un paldies visai komandai un Bulda tehnikumam, jo šī ir brīnišķīga tradīcija, ka es jau otro gadu mēs tiekamies šajā rudens semināru ciklā ar 3 semināriem. Arī šogad piedāvājumā būs 3 semināri, un šovakar nedaudz pastāstīšu vairāk par to un arī par šīm tēmām. Un paldies visām, kas pievienojās. Ja ir kāds vīrietis, tad arī labvakar. Pārsvarā man šķiet, ka šī tēma interesēja. Es redzēju, vairāk dāmas ir pieslēgušās, un, ja skatīsies arī atkārtojumā, tad, kungi, atvainojos, ja reizēm runāšu kā ar dāmām vairāk. Tā kā paldies liels, ka varējāt pieslēgties šajā skaistajā, siltajā vakarā un izvēlējāties domāt par sevi, jo sev arī nav vienmēr viegli atrast laiku. Un es ļoti novēlu mums visām, vai visiem, lai šis vakars ir kā tāda ceļa kārta, kas izgaismo to ceļu uz iekšējo mieru un skaidrām robežām. Un, protams, ka saprotam, ka pusstundas laikā mēs šādu ceļu nevaram noiet, un lai tas būtu kā tāds sākums, un lai tas mums izdodas varbūt iegūt to kursu, uz kuru tad ejot, mēs nonākam līdz tām ceļam uz skaidrām robežām un tādu miera sajūtu. Un, man arī ir 2 ekrāni, līdz ar to es skatīšos reizēm mazliet sāņus, bet tad vēl es vēlējos palūgt visiem izslēgt mikrofonus, bet man šķiet, ka tas jau ir automātiski izdarīts. Tad vēl es ceru, ka jums ir arī kāda piezīmju lapiņa, lai pierakstītu varbūt kādas idejas, domas un arī atbildes, jo es šovakar uzdošu varbūt kaut kādus uzdevumus, uz kuriem jūs varēsiet saņemt sev vērtīgas atbildes. Līdz ar to, lai ir tāds taustāms rezultāts šī vakara semināram arī, lai jums paliekoši. Un es vēlos varbūt sākt ar jautājumu, kura no jums reizēm saka, jā, tad, kad iekšēji jums tā pirmā doma nāktu, nē, nu nevajadzētu teikt, nevajadzētu piekrist tur vēl vienai lietai, man jau kalendārs ir pilns. Un es vēlējos palūgt ierakstīt plusiņu čatā, bet es tagad domāju, vai es varu pati ieraudzīt čatu, bet tā. Vai arī jūs vienkārši varat pie sevis piefiksēt, vai tā esat jūs vai nē, kas uzņems vēl kādu papildus pienākumu un saka, jā, tad, kad īstenībā jums ir tā sajūta, kad īstenībā vajadzētu teikt nē. Nu, katrā ziņā tā noteikti biju es.
Un tā, jā, vēl pavisam īsi, varbūt es pārsteigtu pāri. Tā tad es esmu gan pārmaiņu coach, gan arī šobrīd apgūstu kognitīvu behaviorālo terapiju. Līdz ar to tad, savā darbā ar klientiem es izmantoju tieši kognitīvu behaviorālās metodes, kas man liekas ir ļoti iedarbīgas, jo ir zinātniski un pētījumos balstīts, līdz ar to viņas darbojas. Un, jā, es palīdzu saviem klientiem uzveikt gan stresu, gan izdegšanas pazīmes, iegūt varbūt vairāk skaidrību, fokusēties uz dzīvē svarīgo un kļūt tādiem pārliecinātiem par sevi. Un, es domāju, daļa no šī vakara tēmām arī lieliski sakrīt ar šo, ko es daru ikdienā. Un tā tad mēs sākām par to, ka bieži vien mums sanāk pateikt jā, kaut arī iekšēji mēs zinām, ka vajadzētu teikt nē. Un arī es esmu piekritusi papildus darbiem vai pienākumiem, kaut arī zināju, ka man tiešām nav laika. Rezultātā, protams, ka es esmu dusmīga uz sevi, nevis uz citiem. Un, ja jums ir bijusi arī tāda sajūta, ka kāds cits diktē jūsu dzīvi, ka jūs visu darat citiem, nevis tikai sev, ka jums pietrūkst laika, tad jūs esat pareizajā vietā, jo mēs tieši par šo runāsim. Un arī man ir bijis tieši tāpat. Bija laiks, kad es nemācēju pateikt nē, un es centos visiem izdabāt, gan mājās, gan darbā, attiecībās. Un, rezultāts, protams, ir, ka mēs aizmirstam sevi, mēs jūtamies noguruši, iztukšoti. Labā ziņa ir tā, ka to var mainīt, un tas ir tieši mūsu pašu rokās. Un tās pārslēgšu nākamo slaidu. Kā jau es pieminēju, tad es apgūstot kognitīvu behaviorālo terapiju. Šī terapija runā par to, jeb zinātne, ka mūsu, tas, kā mēs piedzīvojam savu dzīvi vai mūsu realitāti, ļoti lielā mērā balstās uz trīs komponentiem. Kā mēs jūtamies, jeb uz mūsu emocijām, kā mēs domājam, un ko mēs darām. Un šajā gadījumā es par robežām runāju tieši tādā aktīvā izteiksmē, ko mēs tieši darām, lai uzturētu tās robežas ar citiem, jeb attiecību robežas. Un tāpēc tas varbūt modelis, ko es piedāvāju, lai mēs justos laimīgākas, mierīgākas, vairāk justos tā, ka mēs kontrolējam savu dzīvi, nevis citi to kontrolē, tad mana formula piedāvātā ir rūpēties par savām emocijām, pārvaldīt tās, rūpēties par to, kā mēs domājam, izvairīties no iekrišanas domāšanas slazdos, par ko mēs runāsim tālāk, un rūpēties arī par to, kā mēs aktīvi noliekam robežas, jeb uzturam robežas, un pirmkārt jau apzināmies un saprotam, kas tad ir mūsu robežas, un par to mēs arī runāsim mazliet uz priekšu. Un patiesībā, izmainot tikai vienu no šiem elementiem, jau jūs varat sajust rezultātu. Pat ja jūs tikai strādājat ar emocijām, tas ietekmē visu šo pārējo rezultātu. Bet, ja mēs gribam visātrākos rezultātus, tad ir jāstrādā pie šīs formulas visām trīs daļām. Un labā ziņa ir tā, ka mēs tiešā veidā, kā jau teicu, kontrolējam šīs visas komponentes. Un iedomājieties, kā tas būtu, ja jūs spētu mierīgi, ar cieņu pateikt citiem nē, un sev jā. Jo tad, kad jūs pasakat nē citiem un jā sev, tas nozīmē, ka jūs pasargājat savu laiku, savu enerģiju, un jūs kļūstat vēl noderīgāka gala rezultātā arī citiem. Un vēl mēs runāsim arī par to, kā tas būtu, ja jūs savas emocijas izmantotu kā kompasu. Un vēl mēs runāsim par to, kā mēs varētu pārvērst savu kritiķi, iekšējo kritiķi, kas mums reizēm ieslēdzās prātā par savu sabiedroto. Un jā, tā tad vēl es pa vidam šīm tēmām, ko jau es pieminēju, es nedaudz ieskicēšu ieskatu par gaidāmajiem 3 kursiem,
Tie būs 3 atsevišķi kursi, katrs 3 stundu garš, par robežu noteikšanu, atsevišķi par emociju vadību un jeb kontroli un par domāšanas kļūdām. Un, ja jums būs interese, tad jūs zināsiet, ko tur sagaidīt. Bet šī vakara plāns mums ir tuvākajā pusstundā apskatīties, tātad, kas tad ir robežas, kā tās mūs ietekmē. Jūs varēsiet noskaidrot priekš sevis, kur dzīvē jums robežas šobrīd tiek pārkāptas, kā cieņpilni veidot robežas darbā, piemēram, vai mājās. Tad mēs runāsim arī par emocijām, kā emocijas tad mēs varam izmantot kā kompasu, kā regulēt negatīvas emocijas, jo es domāju, ka pozitīvām emocijām nevienam mums nav problēma. Un noslēgumā mēs runāsim par domāšanas kļūdām, kas tās ir, kā tās mūs ietekmē, un ko tad darīt, lai mēs izvairītos no šīm domāšanas kļūdām un sabotējošiem monologiem, ko iespējams jūs esat novērojis vai sev vai citiem. Un pašās beigās tām dalībniecēm, kas apsver nopietni iegādāties šos 3 kursus, tad es arī pastāstīšu par bonusiem, kas tieši šodien un rītdien būs spēkā. Tad lecam iekšā par robežām. Robežas tās patiesībā ir mūsu, tā teikt, lietošanas instrukcija, kā ar mums var vai kā nevar miedarboties. Un tā ir tā neredzamā līnija, kur jūs beidzaties un sākas otrs cilvēks. Un uz robežām jūs varat skatīties arī kā uz tiltiem. Tās nav sienas vai ierobežojumi, bet tas patiesībā ir tāds tilts uz līdzsvaru, uz fokusu un arī uz ietekmi uz citiem. Un, ja jums nav noteiktas robežas attiecībā ar sevi vai ar citiem, tad tad tās sekas ir, ka jums ir paaugstināts stress, jūs jūtaties nepārtraukti spriedzē, jums iespējams, ka ir daudz negatīvas emocijas un daudzi tādi izdegšanas sindromi, jeb pazīmes. Un tiem cilvēkiem, kas ir vairāk perfekcionisti, kuriem arī cilvēki, kuriem ir zemāka pašapziņa, kuriem piemīt šī noslēdza izdevāt citiem, viņiem ir daudz grūtāk novilkt robežas, un varbūt tas ir tāds viņu jautājums, kur būtu vairāk jāpievērš uzmanība un jāstrādā ar to. Vēl par robežām runājot, es gribētu uzsvērt, ka tās ir ļoti individuāls, un tāpēc nav tāda viena definīcija, kādai jābūt manai robežai vai kāda robeža ir pareiza. Tā ir vairāk tāda saruna ar sevi un tā jūsu sajūta, kā jūs vēlaties, un arī jūsu vēlmes un vajadzības, kā jūs vēlaties, un kā citi ar jums miedarbojas, un kā jūs ar sevi īstenībā miedarboties. Vai jūs turat sev solījumus, vai jūs pārkāpjat sev dotos solījumus un tam līdzīgi. Un labā ziņa ir, ka arī robežas var iemācīties likt un uzturēt ik viens. Tas nav nekas tāds, kas nebūtu apgūstams. Un, ja jūs novelkat robežas, tad jūs pasargājat, kā jau es teicu, savu laiku, savu enerģiju, savu mieru, dzīves prieku, savu telpu. Patiesībā arī finanses. Mēs varam skatīties robežas arī attiecībā uz finansēm, uz naudu. Un, protams, tad, ja mēs nenovelkam robežas, tad tas mūs ļoti bieži aizved pie vainas sajūtas, izsīkuma, dažādām negatīvām emocijām. Nu, vispopulārākās droši vien ir dusmas, ka mēs kļūstam vienkārši dusmīgas. Un tad šobrīd pie sevis, varbūt pierakstos, jūs varat uzrakstīt atbildi uz jautājumu, kur šobrīd jūs visvairāk izjūtat robežu trūkumu. Varbūt padomājiet pie sevis, vai tās ir attiecības un tieši ar ko. Vai tās ir attiecībā uz jūsu vecākiem, jo ļoti daudzās ģimenēs ir grūtības varbūt tieši saskarsmē ar vecākiem, kur ir uzskatu atšķirība liela, tad vai nu tas ir attiecībās ar bērniem, arī tur ļoti bieži ir šīs robežas saplūdušas un ir grūtības noteikt robežas. Varbūt tas ir darbā ar darba kolēģiem vai ar darba vadītāju, varbūt tas ir ar klientiem, varbūt tas ir saistībā ar naudu. Un pierakstiet priekš sevis, lai jūs zinātu, uz ko fokusēties un kurā aspektā varbūt vairāk par to piedomāt.
Un jūs varat pajautāt sev, pēc kurām tikšanām, pēc kurām sarunām, pēc kuriem cilvēkiem jūs jūtaties iztukšoti, aizvainoti vai dusmīgi, jo tā tad arī varētu būt pazīme, ka jūs zinat, kad jūsu robežas tika pārkāptas, vai arī jūs atļāvāt, citiem vārdiem sakot, savas robežas pārkāpt. Un, jā, tās situācijas, kur jūs gribat teikt, jā, kur jūs sakat, jā, bet patiesībā jums tā iekšējā sajūta, ka jums vajadzētu teikt, nē, nepiekrist, tad tā arī tās ir reizes, kas norāda, kur tad jūsu robežas varētu būt pārkāptas un kur jums iztrūkst robežu novilkšana. Un tad jūs varat to pie sevis piefiksēt. Un, jā, padomājiet, kam šobrīd jūsu dzīvē vajadzētu pateikt nē. Vai nu tas ir darbā vai mājās, jo varbūt tas ir kaut kas tāds, ko jūs jau varat sākt darīt, varbūt jau pieņemt lēmumu. Pirmais ir pieņemt lēmumu, varbūt pat jau šodien, ko jums vajag pārtraukt darīt. Jo tas arī ir viens solis tuvāk robežu nolikšanai, kad jūs par to padomājat, pierakstat un pieņemat lēmumu un sekot jūsu rīcība. Un tad varbūt tādi daži principi, kā tad novilkt robežas, tad robežas mēs varētu par robežām domāt arī kā par mūsu vajadzībām. Un ļoti liela nozīme, cik veiksmīgi mums izdodas novilkt robežas vai uzturēt, ir tieši komunikācijai. Tāpēc šis ir tāds pilnīgi ar komunikāciju saistīts jautājums lielā mērā. Un kā jūs runājat par savām vajadzībām? Vai jūs vispār runājat par savām vajadzībām? Vai jums ir saruna ar sevi bijusi par savām vajadzībām? Un, ja mēs spējam saprast, noformulēt priekš sevis tās savas vajadzības, jeb robežas nodefinēt, tad mēs arī ar lielāku varbūtību varam šīs robežas mierīgi un skaidri, saprotami, bez tādām daudz emocijām nodot tālāk tiem cilvēkiem, attiecībā uz kuriem mēs vēlamies šīs robežas veidot. Un, protams, ka strīdos, dusmu uzplūdos ļoti neveiksmīgi būs sākt novilkt jaunas robežas, jo tas ir emociju uzplūdām, tas diemžēl var neizdoties tik veiksmīgi. Tāpēc robežu novilkšana sākas tad, kad vēl viss ir mierīgi un nevis liela strīda varbūt vidū. Un tad, kad jūs runājat vai komunicējat par savām robežām, tad ir svarīgi fokusēties tieši uz to vēlamo rezultātu. Nevis, ko es negribu, kas man nepatīk, bet tieši tas, ko jūs vēlaties, kā to rezultātu, kā jūs vēlaties, ko otrs dara vai nedara. Un noteikti šeit darbojās tā patiesība, ka mēs cienām vairāk tos, kas seko, kuru darbi sekos vārdiem, tātad, ka viņi kaut ko pasaka un arī to izdara. Un arī, ja jūs velkot robežas, pasakat to savu noteikumu, pie bērniem droši vien tas visbiežāk attiecībā uz bērniem ir, ja tu tur nesakārtosi istabu, tad es tev noņemšu datoru vai noņemšu laiku telefonu ar mazākiem bērniem. Tad tā atslēga, kā jūs zinat, tie, kas ir vecāki, ka tad, ja mēs to neizpildām, tad tā robeža nedarbojas. Un tāpēc ir svarīgi priekš sevis arī ieguldīt to darbu, lai saprastu, kā mēs šo robežu regulēsim, lai mēs varētu realizēt tās sekas, ko mēs tā kā pasakām, kas būs, ja tas otrs nereaģēs vai neizpildīs tās mūsu vajadzības, vai ne. Tad, lai mēs varētu tās sekas arī realizēt, nevis tikai pateikt ar vārdiem. Un ļoti svarīga komponente pie robežu noteikšanas ir tieši emociju pārvaldīšanai. Es izvairos no vārda kontrolē, jo mēs runāsim vēlāk, kā tad atšķirās kontrole no pārvaldīšanas emociju. Un tāpēc regulēt savas emocijas, tas ir ārkārtīgi būtiski iemācīties, un tad mēs varam daudz veiksmīgāk arī panākt šos rezultātus arī ar robežām. Un jā, vēl šeit ir arī piemērs, kā teorētiski mēs varētu varbūt
tādā situācijā, kad kāds paceļ, piemēram, toni uz mums, un mēs to nevēlamies, mēs vēlamies cieņpilnu sarunu, tad mēs tā tad paskaidrojam, ka mums ir vajadzība, lai ar mums runā cieņpilni vai klusāk, un tās sekas, ko mēs varam pateikt, tad man būs jāpārtrauc šī saruna, un Un jūs vienmēr varat arī piedāvāt to citu, varbūt variantu, kad mēs varam atgriezties pie šīs sarunas, vai vēl kādu variantu, lai tas nebūtu tā kā ultimāts. Un par to mēs arī vēl runāsim varbūt tālāk, bet ja mēs nekad neesam šādas robežas vilkušas vai vilkuši, tad diezgan garantēti, ka mēs saņemsim lielu pretestību no apkārtējiem un tādu un negativitāti. Un ar to ir jārēķinās, un tāpēc šī emociju regulēšana ir jo īpaši svarīga, jo mums ir ne tikai jāspēj saregulēt emocijas, jeb pateikt mierīgi un pārliecinoši to savu robežu, bet arī pēc tam tikt galā ar to negativitāti, ko mēs saņemam pretī, to pretestību no cilvēkiem, ja mēs pret cilvēkiem citiem robežas velkam. Un par to visu mēs arī tad runāsim daudz detalizētāk lielajā seminārā. Un, jā, tad iedomājieties, ka jūs aiziet uz darbu un spējat cieņpilni pateikt nosvērtu nē. Un tas ir iespējams tiešām, ja jūs zinat, cik svarīgi ir likt sevi pirmajā vietā. Un, jo tad, ja jūs esat resursu pilna, ja jūs pārvaldat savu kalendāru, savu laiku, savus resursus, spējat atpūsties kvalitatīvi, tad jūs arī ar prieku varat nākt uz darbu, jūs varat paveikt lielus darba apjomus vai pienākumus, ko jūs esat uzņēmusies. Un patiesībā šī robežu novilkšana dod jums iespēju būt vēl labākam cilvēkam, vēl labākai mammai vai darbiniecei, vai tas, kas jūs vēlaties būt jebkurā lomā. Jo jūs aizsargājat savus resursus un ilgtermiņā varat būt vēl jaudīgāks cilvēks tajā savā lomā. Un, jā, tad šeit ir varbūt daži varianti, ko vēl var teikt, jo reizēm mums pietrūkst tāds skaidri noformulēts teikums, ko pateikt vajadzīgā brīdī. Jo tad, kad mums uzliek vēl kādus pienākumus, vēl kādu papildus prasību, tad parasti mums stresa līmenis ir augsts, un mēs nenorēģējam varbūt ar prātu tādu mierīgi nosvērtu, pārdomātu atbildi vai variantu, bet mums nāk parasti šīs automātiskās reakcijas, kad mēs aizstāvamies vai uzbrukam atpakaļ, bet nenāk prātā šie tādi vienkārši noformulēti teikumi. Un tāpēc ir labi šādus teikumus jau sagatavot un pat patrenēties iepriekš tām situācijām, un tagad jūs varat paskatīties tos punktus, ko jūs pierakstījāt, kurās jomās tad jums pietrūkst robežas, un padomāt, kādus teikumus jūs varētu izveidot tad, kad jums nāk šīs situācijas, kad jums nāk kārtējā prasība no kādas puses, un tad kādus teikumus jums būtu noderīgi sev sagatavot, lai vajadzīgajā brīdī jūs tas varētu pateikt. Viegli, mierīgi, nosvērti, bez tādām negativitātes, bez emocijām, vienkārši ar cieņu pret sevi un pret citiem. Un tad tālāk varbūt es mazliet ieskicēšu vēl citus jautājumus, par ko mēs runāsim šajā lielajā robežu seminārā. Jā, kā jau minēju, tad viena no svarīgām tēmām ir tad, kad jūs sākat ieviest robežas, tad tā pretestība vai negācijas vai negativitāte, ko jūs saņemat pretī, ir tāds šķērslis, kas mūs droši vien attur domāt par robežām, par stingrāku robežu novilkšanu. Un šajā seminārā mēs arī runāsim par to, ko tad darīt, kad cilvēki izaicina, ignorē mūsu robežas. Un
mēs arī pieskarsimies par to, kā no upuru domāšanas varbūt pāriet vairāk uz tādu atbildības uzņemšanos un spēt šīs robežas pateikt bez vainas sajūtas, bez agresijas. Un arī pamatīgāk inventarizēsim tās jomas, katra pati, kur mums šīs robežas trūkst, un veidosim šo izteikumu banku, scenārijus un variantus, ko darīt. Un soli pa solim mums būs 3 metodes, kā veidot šos teikumus, kā nolikt šīs robežas. Un par to visu mēs runāsim 16. Jā, patiesībā pēc nedēļas jau. Un nākošais temats, par ko es vēlos nedaudz pieskarties, ir emocijas. Kā jau es minēju, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs būtu laimīgas, mierīgas un pārliecinātas, tad pārvaldīt emocijas, tas ir mūsu obligāts nosacījums, es teiktu. Un runājot par negatīvām emocijām, jo es domāju, kā jau teicu, ka ar pozitīvām emocijām mums nav problēma, tad runājot par negatīvām emocijām, es parasti iedodu tādu bildi, ka katra no jūsu tām negatīvām emocijām ir kā tāds piepūsts balons, kuru jūs vēlaties kontrolēt, un tad tā tad lielā baseinā spiest viņu uz leju. Un jūs saprotat, ka tad, kad jūs spiežat piepūstu gaisa balonu uz leju, un parādās vēl cita emocija, un tad vēl cita tur vainas sajūta, vai tur um, vai kauns, vai aizvainojums, vai dusmas, vai trauksme. Un tās emocijas ir tik daudz, ka jūs vairs nevarat noturēt viņas zem ūdens, jeb kontrolēt. Ja tas, ko parasti klienti un cilvēki saka, viņi grib kontrolēt emocijas, tad tas nozīmē, ka jūs gribat viņas apspiest, bet tā nav izēja, jo viņas jau vairāk jūs spiežat uz leju, jo vairāk jūs kontrolējat un apspiežat, jo vairāk viņas nāk uz augšu. Un, noteikti jums ir situācijas, kad jūs esat gan darbā, vai mājās pieredzējuši to brīdi, kad tās emocijas iznāk uz augšu visas uzreiz. Un parasti tas ir tāda tā kā eksplozija. Un, un tad parasti mēs domājam, ka nu, gribās tās tomēr emocijas kontrolēt, bet par to, kas būtu tas risinājums, nevis kontrolēt vai apspiest, bet gan pārvaldīt. Par to mēs arī runāsim 23. septembrī. Un, jā, runājot par emocijām, pirmkārt, jūs nesat jūsu emocijas. Un, man liekas, tas ir tāds labs veids, kā skatīties uz emocijām, ka tas ir kaut kas ne es, jo tad tiklīdz tas ir atdalīts no mums, tad mēs varam sākt kaut ko darīt ar to. Un tāpēc, ja mēs savā prātā atceramies, ka es neesmu dusmas, es reizēm izjūtu dusmas, bet es neesmu dusmas. Es esmu daudz kaut kas vairāk un daudz kompleksāk par vienu emociju vai dažām. Un emocijas patiesībā ir ļoti vērtīgs informācijas avots, jo tās ļoti daudz liecina par to, kas ar jums notiek, par to, kas jums ir vajadzīgs, un varbūt par to, kas nav vajadzīgs. Un ja jūs spējat ieklausīties savās emocijās un paskatīties uz to kā uz tādu informācijas avotu, kā uz kompasu, tā tad saprast, ko es jūtu un ko tas man saka. Un tad, kad jūs sajūtat emocijas un sākat domāt par to, ko tā emocija man vēlas pateikt, ko man tā stāsta, kas notiek patiesībā, kas man šobrīd visvairāk ir vajadzīgs, tad jūs varat piedzīvot, ka tā emocija jau paliek mazāk intensīva, un jūs varat daudz labāk ar viņu tikt galā, ja jūs vēlaties vai mainīt. Un arī otrs, jūs varat darīt kaut ko lietas labā, lai jūs retāk piedzīvotu šīs negatīvās emocijas un biežāk pozitīvās emocijas. Tāpēc šis ir tas veids, kā skatīties uz emocijām, kā uz kompasu. Un, protams, ja mēs neregulējam emocijas, tad mēs piedzīvojam to, ka viņas sakrājas tik daudz vai tik intensīvi, ka notiek šis sprādziens.
Un, kā tad tikt galā ar šiem sprādzieniem? Nu, pirmkārt, vajag ik pa laikam izlaist gaisu no šī balona. Un, tāpēc to var iztēloties kā gaisa nolaišanu, emociju regulēšanu. Un, ja jūs šo spriedzi nemazināt, jūs nedarat darbības, kas samazina to emociju intensitāti, tad jūs arvien biežāk un vairāk piedzīvojat šos emociju tādus sprādzienus. Bet emociju izlādes veidi var būt gan noteikti, ka jūs esat piedzīvojusi, ja ir tik liels spriedzes, ka vienkārši nāk raudiens, es arī esmu raudājusi, tad, un jūs varat atminēties, kad pēc tam, pēc raudāšanas, tad mēs jūtamies mierīgāk un varbūt atslābušāk. Tas varbūt nav tāds patīkamākais emociju izlādes veids, bet raudāšana patiesībā es gribu normalizēt ar šo teikumu raudāšanu, jo tas ir emociju izlādes veids. Varbūt patīkamāks emociju izlādes veids ir smiešanās. Varbūt citreiz jūs varat vairāk meklēt humoru palīdzību, lai izlādētu emocijas. Tad vēl citi veidi. Es ticu, ka jums ir vēl daudz vairāk nāk prātā. Sports, intensīvas aktivitātes, elpošanas vingrinājumi. Es noteikti ticu, ka daudzi no jums pielieto, praktizē vai ir pamēģinājuši. Un patiesībā tas lieliski palīdz, ja to dara, vai ne? Ja mēs tikai padomājam par to, tad diez ko nepalīdz, vai ne? Un mēs katrs varam sameklēt priekš sevis to emociju regulēšanas veidus, kas mums ir pieņemamāki, kas mums der, kur mums, kas ir praktiski realizējami. Un jo vairāk mums tādi varianti stāv sev pierakstīti vai padomā, tad mēs tos biežāk varam pielietot un nenonākt līdz šim brīdim, kad tā spriedze ir tik liela. Un tad, lai mēs vēl apskatītos uzreiz jau šodien, jo lielajā seminārā mēs skatīsimies daudz vairāk un dziļāk par šo, bet viens no pieejamākajiem variantiem ir apzinātība, un tas nozīmē būt šeit un tagad, atvest sevi klātbūtnē šajā brīdī. Un tas mums ļoti palīdz samazināt emociju intensitāti, jo parasti tas iemesls, par ko mēs esam satraukti, kas mūs sanikno vai izraisa daudz negatīvas emocijas, tas parasti ir vai nu kaut kur nākotnē, vēl būs tikai, vai tas jau ir noticis un vairs nav maināms. Un tad šajā brīdī, kur mēs esam tagad, visticamāk, ka jūs esat drošībā, jūs esat tādā drošā vietā, un tam satraukumam, vai spriedzē, vai tām emocijām patiesībā nav tāda aktuāla pamata. Bet tieši tā doma par to nākotni vai pagātni tad jums uztur šo spriedzi. Tāpēc apzinātība ļoti labi palīdz, kad mēs, un apzinātības vingrinājumi vai prakses ir ļoti daudz. Tāpat elpošana mūs atved šeit, un tagad arī ķermeņa kustības ir brīnišķīgs veids, ko jūs jau zinat, un noteikti es ceru izmantojat, lai izregulētu emocijas un nepieļautu, ka mums tās sakrājas pārāk daudz. Un robežu noteikšana, jeb zināt savas vajadzības un runāt par tām, komunicēt, tas arī ir viens no veidiem, kā mēs varam mazināt spriedzi un emocijas. Un es vēlējos atgādināt par ļoti vienkāršu un efektīvu vingrinājumu, ko jūs vienmēr varat veikt, kad jums ir uztraukums vai ka jūs vēlaties sajusties mierīgāk. Tad šis ir ļoti plaši zināms. Atvest sevi šeit un tagad, iesaistot visas 5 maņas. Pat ja jūs neiesaistīsiet visas, bet tikai, piemēram, 3 vai 2, arī tas jau jums palīdzēs normalizēt savas sajūtas un sajusties labāk. Un tad varbūt mēs to uzreiz kopā nepildīsim, jo es redzu, ka mums laiks iet diezgan ātri uz priekšu. Tad jūs vienkārši to varat pie sevis
pierakstīt 5 maņu iesaistīšanas vingrinājumus, ko jūs varat atcerēties. Un tas neko nemaksā, vienmēr ir klāt. Jūs vienmēr varat saskatīt telpā kādas lietas, atvest sevi uz to telpu, kur jūs esat, saklausīt kādas lietas, vai tas ir transports ārā, vai tā ir jūsu elpa vai sirdspūksti. Dažādas skaņas saklausīt vai sataustīt priekšmetus, kas ir apkārt, patiešām iedziļināties, ko jūs jūtat, kāda ir tā faktūra, vai tas ir augsts vai karsts. Patiešām atvest sevi, savu ķermeni tajā brīdī, kur jūs esat, un būt sev klāt. Un tad, jā, runājot par emociju semināru, tur mēs skatīsimies daudz dažādas metodas, kā vadīt stresu, gan negatīvas emocijas, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Un tā skaitā mēs arī runāsim par to, kā atbalstīt citus, kas piedzīvo intensīvas emocijas. Jo tas arī reizēm ir tāds jautājums, par ko mums nav īsti tāds varbūt uzreiz atbildes, vai mēs nezinām, kā to labāk izdarīt. Un trešā daļa, par ko es šodien vēlējos īsi pavisam pieskarties, ir mūsu domāšana. Un pētījumi saka, ka mēs katrs piedzīvojam, kā kurš, bet no 6,000 līdz 60,000 domām katru dienu. Un 80% no tām atkārtojoties. Un iedomāsimies, ja mēs pārsvarā domājam negatīvas domas, vai esam visu laiku uztraukti, vai negatīvās emocijās, tad kā mēs piedzīvojam savu dzīvi, vai ne? Cik daudz no tās ietekmē tieši mūsu šīs domas. Un domāšanas kļūdas ir patiesībā tie tādi izkropļoti, neobjektīvi domāšanas modeļi, kas pastiprina mūsu negatīvās emocijas. Un domāšanas kļūdas nav nekas tāds slikts jā, tās ir radušās evolūcijas ceļā, jo tie ir tādi tā kā šortkati mūsu smadzenēs, kā mēs esam izveidojušies, kā mūsu smadzenes domā, kā pieņem lēmumus, lai ietaupītu laiku. Un tādās situācijās, krīzes situācijās, kur nav pilnīga informācija, kur mums ir ļoti strauji jārīkojas, tās ir ļoti palīdzoši īsceļi, jo palīdz ātri kaut ko darīt lietas labā. Bet domāšanas kļūdas mēs piedzīvojam pārsvarā stresa, trauksmes brīžos, un tās mums pavisam nepalīdz pieņemt labākos lēmumus. Jo kurai no jums reizēm ir galvā skan tāds kā iekšējais kritiķis? Varbūt tas ir tāds tā kā soģis, kas nosoda jūs, vai kā kontrolētājs, varbūt tāds hipersasniedzējs. Tev vajag būt labākajai, tev vajag vislabāk, tev vajag perfekti. Varbūt tas ir tāds. Jā, un šobrīd es aicinu jūs pierakstīt savos pierakstos, varbūt to vienu frāzi, kas jums nāk prātā, kādu frāzi visbiežāk saka jūs iekšējais kritiķis. Un tas, lai jums ļauj atcerēties, ar kuru no kritiķu veidiem jums ir jāstrādā. Jo iekšējais kritiķis tas ir viens no domāšanas kļūdu rezultātiem. Un tad, kad jūs dzirdat šo iekšējo balsi, kas sāk jūs kritizēt, nevis citi, bet jūs pati vai pats, kā tad mēs jūtamies? Nu, protams, ka nelabāk. Mēs vienmēr jūtamies vēl sliktāk. Jau ir slikta situācija, varbūt, un tad mēs jūtamies vēl sliktāk. Jo šis iekšējais kritiķis mūs iedzen vēl vairāk negatīvās emocijās. Tur kauna, vainas sajūtas, trauksme parādās, var dusmas parādīties, nolemtības sajūta, bezcerības sajūta. Un, protams, ka tas galīgi nepalīdz mums risināt situācijas un nepalīdz pieņemt labākos lēmumus. Un tāpēc, ja mēs pamanām, ka mums šis kritiķis sāk strādāt mūsu galvā, tad mums ir svarīgi pamanīt to, atpazīt tos triggerus, zināt, kuras situācijas, atkal, kuri cilvēki, varbūt kuras situācijas liek mums iekrist šajā slazdā, kuras situācijas palaiž šo kritiķi, tā kā palaidēja mehānisms. Un tad, kad jūs pamanat un nosaucat to emociju, sajūtu, tad tas jau ir pirmais solis, lai to mazinātu, lai to intensitāti samazinātu.
Tad vēl noteikti svarīgi ir praktizēt tādas mikropauzes. Pirms jūs reaģējat, ja jūs pamanāt, ka iekšējais kritiķis sāc savu darbiņu, tad jūs varat dot savu pauzi, apstādināt, nosaukt, vai tiešām tā ir taisnība, vai tā ir patiesība, ko šis kritiķis saka. Un 90% gadījumos es teiktu, vai 99%, ka nē, tā nav patiesība. Varbūt ir kaut kāda variācija, bet ne patiesība. Un nākamais jautājums, ko jūs varat sev jautāt, tad kas tad vēl varētu būt taisnība, ja patiesība? Un vēl noteikti ir svarīgi svinēt katru mazo uzvaru. Un es redzu, ka mēs esam mazliet jau ejam pāri laikam, bet tie, kas varbūt vēl vēlas, var noskatīties līdz galam. Tad par domāšanas kļūdām, tad patiesībā. Jā, tad es varbūt pāriešu nedaudz ātrāk uz slaidiem, jo ir kopumā ir 10 tādas populārākās, tipiskākās domāšanas kļūdas, un es gribēju pastāstīt varbūt nedaudz vairāk par vienu, ko jūs noteikti visvairāk arī varbūt atpazīsiet. Melnbaltā domāšana, kad kā jūs noteikti zinat, kāda cilvēka, kas krīt galējībās, ļoti kategorisks, ir tikai melns vai balts, tad šī patiesībā ir domāšanas kļūda, un to visu var mainīt un labot. Un tas varbūt tieši pie šīs kļūdas, tad tas risinājums būtu trenēties, saskatīt nokrāsas, nianses un atkal prasīt sev, vai tiešām tā ir 100% taisnība, šis kategoriskais uzstādījums. Un noteikti runāt ar sevi kā ar labāko draugu, nevis kā soģi. Un par domāšanas kļūdām seminārā tas notiks 24. septembrī. Tur mēs daudz vairāk skatīsimies katru no šo domāšanas kļūdu veidiem, kā tad izkļūt no šiem domāšanas slazdiem, ko darīt, lai tajos neiekristu, arī par perfekcionismu, lietu atlikšanu, jeb prokrastinēšanu, un kopumā kā tas mums palīdzēs veidot veselīgākas attiecības. Un, protams, ka mēs tad jūtamies mierīgāk, laimīgāk, ja mūs neļaujamies šim kontrolētājam. Un, jā, tā tad ir mana piedāvātā formula uz šo iekšējo ceļu, uz mieru un skaidrām robežām. Un, tagad varbūt pavisam īsi, kā es solīju, tām dāmām, kas vēlas strādāt pie robežām, emocijām un apie domāšanas kļūdas un plāno piedalīties visos 3 semināros, tās sagaida bonusi no manis. Tātad 60 gatavas frāzes, lai veidotu robežas gan darbā, gan ģimenē, un arī meditācija mieram un pārliecībai. Un šis bonus būs pieejams tad, ja jūs apmaksāsiet visus 3 kursus līdz 12. Septembrim. Un vēl tā kā Bulduru tehnikumam ir lieliska sadarbība protams, ar Jūrmalu, tad ar jūrmalnieku kārti var saņemt 10% atlaidi. Un tad gan nederēs norēķināšanās caur šiem QR kodiem, bet būs jāuzraksta uz e-pasta mūža izglītība @bulduri.lv, un tad, saņemot rēķinu, jums būs iekļauta šī 10% atlaide. Tā, un šobrīd es esmu gatava jūsu jautājumiem varbūt. Jā, es pavisam īsi pārskrēju pāri šādiem, manuprāt, svarīgākajiem momentiem, kas jums varētu palīdzēt uzreiz, un punktiem, par ko ir vērts varbūt domāt un ko sākt risināt. Un varbūt jau jums ir arī kādas idejas, ko jūs uzreiz varat darīt priekš tiem jautājumiem, ko jūs pierakstījāt priekš sevis. Un es saprotu, ka jautājumus es varu ieraudzīt zem, un jūs varat sarakstīt zem questions and answers sadaļas. Un šobrīd es redzu, ka nav vēl jautājumi ierakstīti. Tā. Un es redzu, ka jūs neredzat QR kodus. Jā, paldies, paldies visām, kas izvēlējās padomāt par sevi un pieslēdzās šajā siltajā vakarā. Es gribēju teikt, gan vasaras vakarā, bet nu jau rudenīgi vasaras vakarā. Paldies jums visām par uzmanību visiem, un arī tiem, kas skatīsies atkārtojumā, ierakstā. Un es būšu priecīga atbildēt, ja ir kādi jautājumi, varbūt, vai neskaidrības.
Noteikti varat ierakstīt sadaļā zem questions and answers. Cik maksā kursi? Jā, kursu cenu jūs patiesībā varat redzēt mājaslapā un arī tad, kad jūs aiziet vai nu tā. Tas ir labs jautājums tiešām. Un es varbūt arī ātri mēģināšu uzreiz iedot to linku, kur to var redzēt, jo ir iespējams, jā, katru no šiem kursiem atsevišķi iegādāties, vai arī kopīgi šo kursu sēriju kopā, līdzīgi kā pagājušā gadā. Tātad es Marinai atbildēšu, sameklēšu linku. Un droši varat ierakstīt vēl kādu jautājumu. Un, ja jautājumu nav, tad es gaidīšu jūs semināros, vai arī tiekamies kaut kur citur, internetā vai dzīvē. Un, jā, paldies liels par, kā atnācāt uz šodienas semināru. Tā, Marīna, es redzēju jautājumu, un noteikti es tūlīt arī varēšu atbildēt. Un arī noskanējot šo QR kodu, tad arī jūs aizvedīs uz šo lapu, kur var redzēt cenas. Jā, paldies par labu. Tā atsevišķi kurs maksā 47 eiro. Paldies, Līga!